jo mums ir tendence arī sabiedrībā koncentrēties to, kas nesanāk. Tad, kad tas rodas diskomforts, tad tu esi gatavs mācīties un iet uz priekšu. Viņš apķērās man ap kaklu, jo viņiem visiem ir smagas diagnozes. Viņš teica, es taču domāju, ka es tev dzīvē vairs nekad neredzēšu, bet es tevi satiku. Šodien mums ir saruna ar zvaigzni. Tik tiešām zvaigzni, kas spīd. Un mēs tur mēģināsim pavērt drusku priekšsaru tam, kas notiek aiz skatuves tajā jomā, kur notiek tā politiskajā līmenī šī sistēmas veidošana un vēl kaut ko. Mēģināsim iet, bet tomēr neizlaidīsim arī tādas mūsu tradicionālas tēmas par nāvi, uzrīkstēšanos, optimismu, izdegšanu un iespējams kaut ko citu. Man liels prieks, Kristīna. Mums šodien ciemos ir Kristīna Veizpala. Ļoti, es teiktu, zvaigžņota personība. Izlaižot visus tos nopietnos amatus Rūpju bērnā, sociālā darbinieku biedrībā, Sustento. Vēl Sustento bija, jā. Galvenais, uz ko es gribētu uzlikt uztvaru šobrīd, Kristīna, ir tas, ka tu mums esi tik tiešām zvaigzne, kas ir mums piekritusi mūs spīdēt šodien. Mūsu podkāstā Kritiens vai uz augšu. Un tātad tu esi speciālās balvas sociālajā jomā 2024 laureāti. Es personiski uzskatu, tu esi pelnījusi tā kā ļoti, bet līdz ar to mans pirmais jautājums. Tu esi zvaigzne, kas krīt vai kas ceļās uz augšu? Es domāju, ka es joprojām spīdu. Tu joprojām spīdi. Kā tu sāki spīdēt šajā jomā? Šajā jomā es sāku spīdēt pirms 23 gadiem. Neticu, tu izskaties uz 25. Redz, darbs arī dod iespēju varbūt saglabāt jaunību, jo te nekad nav mums garlaicīgi. Kā lai saka, es sāku savu sociālo darba gaitas kā brīvprātīgais. Sākumā Befidži fondā, kas tagad ir fonds Kopā. Viņi strādāja Mateja draudzē. Un vēlāk attīstības lektore, pasniedzēja Arī Baltiņa teica, ka Rūpju bērnā ir vajadzīgi brīvprātīgie, un mēs ar kursu biedreni izdomājam, aiziesim pastīties, kā tur izskatās, kas tur notiek. Un tā tu skaties 25 gadus? Un tā es skatos 25 gadus, jā. Un mans ceļš sākās Rūpju bērnā, tur es nostrādāju 4 gadus pa ceļam. Es tā kā sprīdīts, kā es smējos kolēģiem, izgāju vēl tālāk pasaulē sociālā darba meklēt laimi, bet atgriezos atpakaļ pirms 6 gadiem Rūpju bērnā. Un tāda man ir tāda sajūta, ka tas ir tā kā man otrās mājas. Un jā, es labprāt tur esmu kopā ar kolēģiem. Varbūt pasaka, kas ir Rūpju bērns? 5 vārdos, jo pieļauju, ka mums ne visi, es zinu, kas ir Rūpju bērns, jā. Bet pieļauju, ka kaut vai cilvēki aiz kamerām nezinu, kas ir Rūpju bērns. Biedrība Rīgas pilsētas Rūpju bērns dibināja vecāki, kuriem ir bērni ar garīgās attīstības traucējumiem, bērni ar invaliditāti pirms 30 gadiem. Apvienojoties mammām, kuras tolaik, tad, kad beidzās speciālās izglītības apgūšana, bērni sasniedz pilngadību un vienīgā alternatīva bija institūcija. Un mammas saprata, ka nē, ka viņas gribētu, lai bērni paliek dzīvot mājās, sabiedrībā un apvienojoties izveidoja pirmo dienas aprūpes centru Latvijā, Cerība māja, kas joprojām darbojās. Tāds tas stāsts. Okay. Tu pieminēji mammas. Es pieļauju, ka arī tēti kaut kur tur bija. Ja? Vai tavā, paliksim pie šīs zvaigžņotās spīdēšanas, ir arī kaut kādā loma bijusi taviem vecākiem?
Es nākot uz šo interviju. Sārunu. Jā, saruna. Es domāju par to, vai ir bijis loma vai nav, jo man vecāki ir pilnīgi no citas jomas. Man tēvs ir kaskadieris un piecīņas sportists, un mamma ir Dailes teātra aktrise, bija vairāk kā 20 gadus. Un tu esi sociālais darbinieks. Bet es esmu sociālais darbinieks, jā. Un uzaugas daļēji kopā ar vecāmām vai arī teātrī. Un tad es sapratu šonedēļ, tikai šonedēļ, es sapratu, kad skatoties visas tās izrādes, iesaistoties mēģinājumu procesā, kā cilvēki skatās uz ciešanām, ka tur ir mūžīgi cīņas starp labo ļauno, ka, manuprāt, tas ir ietekmējis manu domu, kad tā būs tā, ko tad es izvēlos, vai tā kā darīt labu vai ļaunu, un tā ir tāda apzināta izvēle, un šī profesija ir arī ļoti radoša. Interesanti. Tev ir jābūt elastīgam, tev ir jābūt ar asu prātu, tev ir jāzina, kad paklusēt, kad kaut ko pateikt, un tam ir jābūt mērķtiecīgi vadītam procesam, un tu drīksti arī kļūdīties šai profesijā, bet kopā ar klientu. Un tā arī tas ceļš ir aizvedis, un savukārt man vecāki ir... Vectēvs bija Rīgas nedzirdīgo internāta skolas direktors. Tas jau tā kā kurš daudz tuvāk nekā kaskadieris. Cienījam profesiju kaskadieris, un ļoti bīstam. Es vienkārši, tie likteņa līkloči. Jā. Kaskadierim tas ir risks, adrenalīns, bet es domāju, ka tu arī esi izjutis šajā mūsu profesijā adrenalīnu. Ja tu esi uz robežas, tu nekad nezini, kā risināsies kāds noteikts gadījums. Tu vari prognozēt risinājumu ceļus, un kaskadieri arī. Viņiem ir sava schēma, kā izpildīt triku, bet tas triks jau arī var neizdoties. Es mēģinu, es laikam pielieku savu to jēgu drusku savādāk, bet paralēlis es saprotu, jo es arī nekad nezinu. Ja es izvirzu kaut kādu mērķi kopā ar klientu, vai klients nonāks līdz tam mērķim. Tas ir tas risks, tas plāns ir lielisks, saprotams, ideāls, bet ceļa vidū kaut kas, nezinu, salūst. Dažādi apstākļi, situācijas. Tieši tas pats, kas viss ir izplānots, viss ir kā droši, bet kurā mirklī, kuras skrūvīte lūzīs, to neviens īsti nevar paredzēt. Jā. Tas ir tāds. Un vēl ir tā, ka man tēvam brālēns bija Rīgas bērnu patversmē, ar savu sievu strādāju, rīkoja arī ap 30 gadiem. Viņš dabūjis apbalvojumu. To es arī tikai gatavojoties šai intervijai uzzināju, 3 zvaigžņu ordeni par palīdzību bāreņiem starp 1. un 2. pasaules karu. Un veda viņus uz savām lauku mājām, uz nometnēm, un 2. pasaules kara laikā glāba ebreju bērnus, kas bija palikuši bez vecākiem. Tāda bagāta dzimta. Kaut kā, es domāju, tas viss ir aizvedis man līdz šai profesijai, kura, protams, mūsdienās būtiski atšķirs no tā, kā tas bija agrāk. Jā, tu tajā mirklī, kad tu saņēmi balvu, atceries, ko tu teici? Ja tas bija tāds adrenalīns. Es biju ļoti satraukta, un es jau teicu kolēģiem, ka es varu aiziet jebkura apsakošanā, kaut kur Bolderā, pa tumšo vakarā, bet stāvēt prožektoru gaismā, un tas man bija grūti. Tāpēc man bija satraukums. Es atgādināšu to, kas man likās tāds, ko es domāju, ļoti svarīgs, ka tas tavs moto bija tādas lielas laimes jau nemaz nav. Ir tādas mazas ikdienišķas laimītas. Kaut kā tā. Gan iztulkot, ko priekš tevis tas nozīmē? Priekš manis personīgi un profesionāli
Īsnībā, ja mēs šodienas temats ir sociālais darbs, es domāju, ka tas nozīmē tie mazie soļi, kad cilvēkiem, ar kuriem mēs strādājam, kaut ko izdodas mainīt. Un mainīt kādu rīcības modeli, ieraudzīt kādu gaismas stariņu savā dzīvē, sakārtot kaut vai savas dzīves vietas jautājumus un attiecību jautājumu, tas tāds ilgtermiņa. Bet tās ir tās mazās laimītes. Un viņas ir ļoti viegli nepamanīt, jo mums ir tendence arī sabiedrībā koncentrēties to, kas nesanāk. Nevis uz to, kas sanāk, bet uz to, kas nesanāk. Un mēs palaižam bieži vien garām tos mazos ikdienības, kā Imants Ziedonis saka, ne tikai laimīgs, bet ikdienības prieki. Ja? Un, tas varbūt ir arī tas, kas profesionāli stiprina to manu zvaigznītes gaismu, kā mēs tur sākām. To zvaigznīti. Tā es kaut kā izjūtu to. Es pieļauju, ka katram mums ir kaut kāds savs drusku. Sava asociācija. Sava asociācija, tieši tāpat kā šīm gleznām, kas mums ir apkārt. Ja? Katrs mēs kaut kā drusku savādāk, ja pavisam savādāk viņus redzam. Un tu pati nosauc sevi par zvaigznīti. Bet kas ir radījis šo zvaigzni? Tev ir kāda autoritāte šajā jomā? Tāda. Viņi var teikt, ko grib, darīt, ko grib, bet viņi dara pareizi. Kas īstenībā ir pareizi? Nav tāds pareizs. Nē, Rīgas laika formāta diskusiju mēs nesāksim. Ja? Bet man ir autoritātes, jā. Un vairāki cilvēki, kas ir bijuši līdzās un tieši profesijas ceļā, no kuriem es esmu ļoti daudz mācījusies. Vispirms tie ir mani kolēģi Rūpju bērnā, jo es atnācu, man bija tikko palikuši 19 gadi. Man likās, ka es varu izglābt pasauli. Un tad es sastapos ar realitāti, ar reālām grūtībām, un kolēģi man mācīja, kā strādāt, kā komunicēt. Un es domāju, ka mūsu biedrības dibinātāja arī Biruta Grāve, kur ir mamma, vienai no mūsu klientēm, viņa arī ļoti daudz ko mācīja kā mamma, jo viņai absolūti nebija nekādas saistības ar sociālo darbu. Bet no skolotājiem es tiešām gribu pieminēt Āriju Baltiņu ar savu to spēku un spēju pateikt konkrēti, nosaukt tā lietas, kā viņas ir, un radīt to diskomfortu tev. Kad tu neesi... Radīt diskomfortu? Jā, jo tad, kad tas rodas diskomforts, tad tu esi gatavs mācīties un iet uz priekšu. Kad tu esi apmierināts ar pilnībā, es esmu tā kā, ja, gudrs, un tad apstājas tā izaugsme. Un otrā arī ir Ārija Martukāne, ar kuru mēs esam kopā izēduši pudu sāles, realizējot dažādus projektus, interešu aizstāvības aktivitātes un brīvprātīgi darot darbu dienās, naktīs, brīvdienās. Un vēl joprojām, kad paliek grūti, tad tie ir cilvēki, kam var, drīkst un vajag uzzvanīt. Un man liela autoritāte arī bija Laila Riekstiņa, ar kuru es strādāju 4 gadus kopā. Un viņas tāds iedvesmojošākais citāts ir, kad es gāju atkal teikt, ārprāt, cik viss ir briesmīgi un šausmas, un atkal ir kārtējais gadījums tāds, kur prāts atsakās pieņemt. Un neizdodas nekādu to risināt. Viņa teica, tas ir process, kurā mēs esam, un ja visi ir apmierināti un priecīgi ar to, ko tu dari, tas nozīmē, ka tu neko nedari.
Ja visi saka, ka tu labi dari, Nu, tā kā, kad, tad tu neko nedari. Jā, Es tā, tāpēc, ka tas nozīmē, ka cilvēki nepiekrīt tavam viedoklim. Ja tu ej ar kaut kādu ideju un nav nekādas pretestības, tad tas nav svarīgi, tas nav aktuāli. Tātad tev ir jārosina kaut kāda diskusija. Un, man ir cita pieredze. Es mēģinu, laikam, es teikšu tā, es nojaušu, ko tu gribi man pateikt, un es tev piekrītu. Jā, bet man savā dzīvē ir bijusi cita pieredze. Tieši par šo tēmu, ja tu aizēri priekšlikumu, teiksim, es domāju, tu arī ļoti daudz piedalies tādā sistēmas veidošanā, un mēs ik pa mirklim pieskaramies tādai, kāda ir tā sistēma, sociālā darba sistēma šobrīd Latvijā. Jā. Tas, ka tu aizēri priekšlikumu, to visu paskatās, visu tā paskatās. Lēmuma pieņēmēji. Es jau neesmu lēmuma pieņēmējs. Jā. Es aizēju savu ideju kā realizētājs, kā cilvēks, kas strādā ar šīm lietām. Saka, man forši būtu, ja būtu šitā. Saka, jā, ļoti labi, liels paldies tev. Un tad, kad iznāk tas normatīvais akts, profesija regulēta, jā, un tu tā, paga. Kas tas bija? Kas tas tāds tagad ir? Man ir tā, ka man ir tāds azarts saprast, kāpēc mani nesaprata. Es tev varu pateikt. Man ir vienkārši atbilde. Nav ko sarežģīt lietas. Naudas nav, pēc jūs turaties. Jā un nē. Labi, pastāst, kāpēc nē. Tas varbūt tas, ko mazāk kolēģi arī zina, un es ļoti daudz veltu tieši darbam, arī interešu aizstāvībai. Un tas nozīmē, ka tas ir Pasaka, lūdzu, pāris vārdus. Mums jādomā par to, ka iespējams mums dzirdēs arī cilvēks, kas nenāk no sociālās jomas. Atver lūdzu šīs jomā saprot. Interešu aizstāvība, tas ir kas? Interešu aizstāvība, tas ir tas, ka tu pārstāv, piemēram, konkrētas mērķa grupas vai profesijas intereses. Piemēram, mēs sociālo darbinieku biedrība esam klasiska interešu aizstāvības organizācija. Mēs apkopojam prakses vajadzības, problēmas un nākam ar priekšlikumiem, kā viņas varētu risināt. Bet šis ceļš prasa citreiz 10 gadus, citreiz 20, citreiz vairāk. Tāds piemērs ir šis deinstitucionalizācijas projekts. Ja? Tas arī sākās viss ar sākotnēji ar interešu aizstāvību par to, ka cilvēkam ir tiesības un jānodrošina iespēja dzīvot sabiedrībā. Ja? Un, piemēram, otrs virziens ir bērnam augt ģimenē, prioritāri savā ģimenē, un, ja tas nav iespējams, tad nevis lielā institūcijā, bet 9. gadā gājām un inicējām kopā. Bija Kaspars Jasinkevičs, SOS ciemati, sociālo pakalpojumu aģentūra, arī Martukāne un izveidojam alternatīvās bērnu aprūpes aliansi. Gājām ar savu priekšlikumu, ka bērniem līdz 2 gadu vecumam nav jābūt institūcijā. Tas bija pirmais. Tad es nekad neaizmirsīšu to sanāksmi, par kuru man bija ļoti liels dusmas, ka bija tāda nesapratne pilnīga un liekas, ko tu tur stāsti kaut kādu. Un bija tāds, nevis tā kā, kad vienkārši kā tu saki, ka noklausās un varbūt, tā kā es cīņas neko nepasaku, bet smīn, tā sejā. Un, es domāju, nē, kaut kāds iemesls tam smīnam ir, varbūt tas tomēr, varbūt nepietiek zināšanas, varbūt nav informācijas, varbūt tā ir kaut kāda aizsarga reakcija, jo visi zina, ka nav naudas un ir grūti kaut ko mainīt. Bet mēs nonācam pie saknes. Bet tas process jau naudas šos 20 gadus pēdējos ir ieguldīta, manuprāt, ļoti daudz salīdzinoši to, kā mēs strādājām pirms 20 gadiem, ar kādiem resursiem, ar cik cilvēkiem, ar kādām izglītībām. Es domāju, ka ja tādā ilgākā laika posmā paskatās, tad tomēr
ir jēga arī katrai tai sanāksmei, kas neizdodas. Bet tā ir mana izvēle. Man patīk tas interešu. Tāpēc es arī esmu biedrībā sociāla darbinieku. Ja man tas nepatiktu un es neredzētu tam jēgu, tad es nebūtu. Un es nesēdētu arī sarunā ar tevi šodien. Jo ikdienā man tiešām arī pietiek tas ikdienas rutīnas darbs, un man ļoti tas patīk, bet man vienmēr ir, ja es ieraugu kaut kādu mazu pavadienu, pie kā var strādāt, un arī ne tikai pārstāvēt intereses, bet arī izglītot, es to daru, ja man ir spēks tajā brīdī. Protams, ir arī bijis, kad es biedrībā, tā kā mums tas ir brīvprātīgais darbs, visiem pasaka, nē, es diemžēl nevarēšu, man ir projekts vai kāda cita aktuāls gadījums, ko risināt, un tad es neeju un netērēju laiku sanāksmēs. Bet, ja tu sagatavojies, ja tev ir argumenti, tu ej atkal, tev neielaiž pa durvīm, ej pa logu, kā saka, ej apkārt, mēs esam gājuši ar Sosbērnu cievatiem un Ārību Martukāni pie Saimas ar akciju Lācītis. Neesi dzirdējis? Viņi bija sen? Sen, 13. gadā mums bija tāds aicinājums. Mēs uztaisījām lācīšus no filca un uzrakstījām, balsojot par 14. gada budžetu, atceries par mani, piemēram, Anna. Bērnu nams 3 gadi. Un tad mēs katram deputātam pirms ieiešanas Saimā devām to lācīt, un tur bija sagatavots jau priekšlikumi vairāki par atbalstu ārpus ģimenes aprūpes. Toreiz nebija atbalsta centri, tas bija mūsu sapnis, ka būs audžu ģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem atbalsta centri. Ir pagājuši, 10 vairāk gadi, un tie centri darbojās. Ir vairākas organizācijas iesaistījušās šo ideju tālāk nesušas. Un man liekas, tas ir kaut kas tāds, tas ir kolosāli, ka tu atrod vēl dombiedrus, jo tu jau viens nevar neko izdarīt. Tā ir vēl viena lieta, kas baigi ik pa mirkli mūsu sarunās rezonē. Tas, kad es tā, mēģinot noformulēt savus sajūtas, klausoties tevī, kas ir tās lietas. Tad savā ziņā kaut kāds tāds ļoti jauks naivums, ka man izdosies. Ja? Tā. Es tā to noformulēju. Tas nav naivums tāds, ka tevi izmanto. Ja? Tas ir tāds labs naivums, ticība, ja? Ka var mainīt, un otra lieta, ka tu esi kopā, ka tu neesi viens šajā te pasākumā. Un līdz ar to arī, mēs kaut kā šobrīd esam pārslēgušies, un varbūt drusku arī paliekam pie tā, ka tā nosacīt makro līmeņa sociālais darbs, par ko vispār ļoti maz runā. Ja? Mums vispār ir labāk redzams tas mikro līmenis, kur ir sociālais darbinieks, kur ir cilvēks, kuram ir kaut kādas grūtības, un tad kaut kas tiek jo viss šī likumdošanas iniciatīvas, visi šie priekšlikumi, viss šīs tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem, virzītājiem ir makro līmeņa sociālais darbs. Vai ne? Tā var teikt? Jā, bet tas ir makro līmeņa darbs, bet manā gadījumā es to daru, tāpēc, ka es mikro līmenī saskaros ar kaut kādām smagiem gadījumiem, grūtībām, kur es redzu, ka kaut kas iebuksē, es nevaru palīdzēt klientam, kamēr nemainās kaut kas sistēmā. Ja? Ļoti izaicinoši tu tikko pateici. Man personiski, drusku paliksim pie šī, padiskutēsim kā tādi 2 profesionāļi. Viens jau tā kā nosacīti bijušais, un viens tā kā eksistējušais. Tad, kad es biju sociālajā jomā tieši, tā kā no matu galiem līdz papēžiem, man bija tāds, cauklis. Sociālais dienests var visu, ja grib. Un es tam svēti ticu vēl aizvien. Kāpēc es to saku? Jo manā priekšstatā, tā vīzija ir tāda, ka man vispār neko vairs nevajag no valsts līmeņa.
Ja es gribu, vienīgais mans ierobežojums ir 2 ierobežojumi. Viens ir sociālā darbinieka fantāzija, par ko tu sāki. Jā, Otra lieta, protams, man bija tā laime strādāt tādā dienestā, kur budžets nav jautājums. Es saprotu, ka pašvaldības ir dažādas, un tik tiešām tā attieksme ir dažāda. Man laimējās. Bet, ja mēs pieejam pie tādiem ideāliem apstākļiem, ir iestāde, ir autonoma iestāde, ir budžets, priekš kam man vajag kaut ko vēl? Es šī cilvēka problēmu varu atrisināt patstāvīgi. Var un nevar. Var, vienmēr var, ja grib. Es izstāstīšu, kāpēc nevar. Pārliecini man, ka nevar. Bet, jāsaka tā, kamēr es kā sprīdītis klejoju, tad es 4,5 gadus biju arī Madonā sociālas palīdzības, sociāla darba nodaļas vadītāja. Un tas ir pietiekoši... Ja 2 pretrunīgu lietu pasākumu vadīja, 2 savstarpēji bet tas bija tajā laikā tā bija. Un pietiekoši liels novads ar 14 pagastiem, lielu lauku teritoriju un arī pilsētu. Un tajā laikā Madonas novadā nebija nekādi sociālie pakalpojumi papildus dienesta darbam un saturam, kā tikai ilgstoša aprūpe senioriem un bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāde. Ja? Un tā bija klasika, ka daudzās pašvaldībās. Un, es vienkārši atnācu no Rīgas ar tādu, tagad būs. Tūlīt būs. Bet, tā kā... Cik dienās aplaudēs? Pirmajā. Yes. Pirmajā. Un tad man vadītājs tajā laikā bija Gundars Riekstiņš un man kolēģi Ilis Fārnest, kas tagad ir dienestu vadītāji. Un, kaut kā, tā kā labi, es tā kā, nesagāja. Labi, sāksim, tad pastīsimies, tad kur mēs esam, varbūt, ka mēs kaut ko mazliet varam. Jo es pilnīgi piekrītu tev par to, ka pašvaldības dienests, sociālajā palīdzība saskaņā pašvaldību likuma ir autonoma pašvaldības funkcija. Līdz ar to tas ir pašvaldības jautājums, cik daudz un kā tiek veltīti līdzekļi. Tas, ko mēs darījām ar dienesta kolēģiem, mums bija iespēja piedalīties, jo tur nav, tā kā Rīgā ir 2 līmeņu pārvalde, ir vēl labklājības departaments, te bija patiešo dienesta vadītājs iet uz sociālo jautājumu komiteju, pēc tam uz domi un ar kaut kādu jautājumu. Un bija vienreiz, man bija jāiet uz domu vadītāja vietā, un mums bija jārunā par algām. Un es tur sagatavoju tādu, ka mums vajag tik un tik vēl klāt vakances un tādi atalgojuma līmeņi, un runāju. Un tad viens no deputātiem saka, tad, kad jūs aizvāksiet tos bezpajumtniekus no Rībī, un viņi vairs netraucēs, tad es redzēšu kaut kādu reālu tur. Jūs kaut ko darat, ja? Un es teicu, un es nezināju vispār, pēkšņi man bija tāds melnais caurums. Es saku, nē, viņi ir, bija un būs. Un tad es neatceros, ko es vēl teicu, bet nākamā gadā mums lēnā garā izdevās kaut kā to sistēmu brucināt un atkal papildināt resursu dienestam. Un pateicoties kolēģu ieguldījumam un arī, kad mēs izskaidrojam un stāstam deputātiem, kāds ir ieguvums tam, ka mēs katrs varam nokļūt situācijā, kurā mums ir jāiet uz dienestu. Tā nav tāda cilvēka, kurš pilnīgi ir pasargāts. Jā. Un tas nav tikai vispārīgas frāzes, ir reāli arī, kad nonāk līdz reāliem gadījumiem, tad arī rodas tā domāšana, bet tas arī tie ir daudzi gadi. Un šobrīd kolēģi Madonā ir sadarbībā ar pašvaldību tiešām panākuši, ka ir visa veida pakalpojumi. Un tās izmaksas ir augušas, bet tomēr tas ir noturējis gan
cilvēks pašvaldībā, gan arī rada darba vietas, par ko es arī parasti ir pat tāds ieraksts, kaut kāda konferences, kur mēs runājam par bērnu ģimenes atbalsta politiku Latvijā tur kaut kādā 12. gadā un runājam par demogrāfiju. Ja? Un tad vienkārši viss sēdēja un klausījās, ko tur tas... Viņi jau tur nesaprot. Kas un kāds tur mums viss ir. Tagad jau ir pa vēlu runāt par demogrāfiju. Mēs jau nevaram. Un tas mans uzskats tāds, kamēr mēs nevaram parūpēties par bērniem, kas ir šeit un tagad, mēs nevaram solīt kaut kādas tur lejputrī uz priekšu. Mums ir jāspēj. Mums ir tik maz bērnu, un mēs ar viņiem nevaram palīdzēt. Ja? Ģimenēm nevaram palīdzēt, skolas sistēma viņus met ārā uz mēnesi par sliktu uzvedību un atstāja ģimeni bez atbalsta. Ja? Nerausti mani tagad. Citādi mēs līdz apmainīsimies krēsliem. Nē, tā. Bet tas ir tas atkal man urda. Meklēt, ko es varu līdzdarboties, lai kaut vienu no tām sistēmas elementiem mainītu. Man ir arī mazi bērni, un es to arī savā ziņā daru viņu dēļ, jo es gribu, lai viņi aug sabiedrībā, kur izpratnes līmenis par to, kas ir atbalsts, ir tomēr, kad ir lielāks. Nevis, kad mēs visu laiku kritizēt ir visvieglākais, ko var darīt. Kā kritizēt? Saprot, kas ir kritika? Ja mēs pieņemsim šodien, paskatoties apkārt, lai es atrastu labu ziņu, kaut kādu sasniegumu, man ir jāpieliek pūles. Ja? Es atveru jebkuru ziņu portālu, Twitteri, Facebooku, ko es ieraugu pilns ar visu laiku tiek kaut kas runāt. Tagad arī tas ir kaut kāds iemesls tur tam ir, bet tātad, ja es to nevaru mainīt, labi, ir vajadzīgi 3-4 speciālisti. Tātad, ko es, esot šeit tagad, tu bāriņtiesā, es rūpi bērnā vai mēs biedrībā, sociāla darbinieku, kas ir konkrēti, ko mēs varam argumentēt, nevis pieņēmumu formā. Man ļoti patīk kritiskā domāšana, tas modelis, kad ir mani pieņēmumi par kaut ko, mana pieredze darbā, personīgi. Ir kaut kādi fakti, kas tos pieņēmumus apstiprina vai noliedz. Es varu arī nezināt visus faktus. Un tad ir argumentācija. Un jautājums ir par to, par argumentāciju. Un vai es esmu gatavs veltīt laiku? Kas ir, mēs neesam vienkārši cilvēki, mēs esam sociāla darba speciālisti, ja? Es šobrīd bāriņtiesā, es esmu sociālais darbinieks, kurš veic vairāk administratīvas projektu vadības funkcijas un pakalpojumu. Bet pēc izglītības un savā ziņā domāšanas es arī esmu sociālais darbinieks. Un tad, to jau nevar izslēgt. Tad ko atšķir vienkārši cilvēku no konkrētas profesijas, ka tur ir jābūt šiem elementiem, ir jābūt kaut kāda analīzei par to, vai tas ir sabiedrībā aktuāls noteiktā vietā, vai tas ir mērķa grupas vajadzības, vai mani pieņēmumi par mērķa grupas vajadzībām. Tur ir atšķirība. Tu nosauc tik sarežģītas lietas, es atsakos šito saprast, bet palīdz man saprast vēl vienu lietu. Un es domāju arī, tiem klausītājiem, kas ir. Mēs atšķirībā no citiem stāstiem, Kristīna, esam aizlidojuši, uzlidojuši drusku augstāk. Nekluži, kosmosā vēl gluži nē, bet tur kaut kur stratosfērā. Nē, mēs runājam par tādiem netieši, tu tā ļoti toleranti, korekti, nesaucot nevienu vārdā, es tam mēģinot kaut kādus uzvārdus un iestādes saukt, ja. Bet mēs runājam īstenībā par politiku, bet nevis politiķiem. Bet par valsts politiku. Par bērniem, par rūpju bērniem. Mūsu praksi. Šis pirmais, mēs tā pirmo reizi te sarunā esam ielidojuši tādos līmeņos, paldies tev to. Kāda tur jēga tam? Jo tu pati mini 10, 20, 30 gadi. Ja? Jā, tā ir. Kas ir ne tā? Bet es domāju, ka nav tā, ka mums Latvijā diezgan tomēr ātri risinās dažādi jautājumi. Ja mēs skatāmies Eiropas un pasaules kontekstā. Nevajag man skatīties pasaulē. Es dzīvoju Latvijā.
Labi, Piedod. bet tātad piemērs, kā ietekmē, ja mēs, piemēram, ir organizācija European Disability Forums, un tajā es braucu, piemēram, kopā ar vienu no mūsu klientiem, un mēs noskaidrojam, kas ir tās aktualitātes un kas ir problēmas Eiropas līmenī. Pēc tam es saprotu, vai mēs, piemēram, kādu no problēmu risinājumu veidiem varam kā priekšlikumu virzīt Latvijā. Un manā tādā ikdienā, tu prasīji sākumā, kas ir tās mazās laimītes. Katrs cilvēks, kuram nav jādzīvo institūcijā, kur ir viens aprūpētājs uz stāvu, tā ir tā mazā uzvara. Un tad, bet tas ir viss saistīts. Mēs nevaram pilnībā atrauti strādāt, jo tad mēs ļoti ātri arī, ko es redzu kolēģos, mēs izdegam, padodamies, jo mēs nejūtam, ka mēs varam kaut ko ietekmēt. Paldies tev, izdegšana. Tā ir mūsu profesijas un mūsu jomas. Viena arī tādām pavadonēm, satelītiem. Kas priekš tevis tas ir? Kā tu vari pateikt? Pat esi piedzīvojis vispār? Tā kā jā. Okay. Jā. Pēc Madonas 4 gadiem. Nē, Madonā bija tieši es atjaunojos. Tieši tad pirms Madonas. Jā, nē. Sveiciens Madona rehabilitācijas iestādē ar Madonas sociālajai dienestai. Paldies kolēģiem, kas aizvilka realitātē. Jā. Tādā skarbā. Pajokojām drusku. Bet nē, es izdegu no šī interešu aizstāvības darba, kad tu ej un tevi nedzird. Un tu vienā brīdī tev psihoemocionāli un arī fiziski tas vezums liekas par smagu, kāpēc es to daru, un ja nav atbildes. Tas jau tikai normāla tāda reakcija. Bet par izdegšanu ir tā, ka man liekas, ka mēs esam, ja drīkst tā teikt, un es ceru, ka klausītāji neapvainosies. Man liekas, tu drīkst teikt visu, mēs, ja kas, uzliksim arī filtri. Jā. Nē, kad mēs esam tā novazājuši to vārdu, kad man jau liekas, ka viss, kas kaut kas nesanāk vai man ir grūti, tas jau ir izdegšana. Jebkuras grūtības mēs saucam par izdegšanu. Jā, kas tā nav. Praktiski izdegšana ir tātad arī slimību klasifikatorā šobrīd. Un pie izdegšanas tie riski ir, kas ir kombinējis personīgā, individuālā krīze vai kaut kāda ģimenes apstākļi vai citi, un profesionālā. Un patiesībā tas noved, visātrākais ceļš uz izdegšanu ir, ja es nekontrolēju to darba apjomu, kādu es veicu, man nav iespējas pateikt, ka es veicu un samazināt viņu. Ja? Bet skaidrs ir tas, ka es vienmēr arī tomēr nevajag ieiet tajā upuru pozīcijām, bet teikt, visas tagad degu, glābiet mani, bet es neeju prom. Tev ir kaut kādā brīdī, ja tu nespēji atjaunoties tur, kur tu esi, tev ir jānorauj stopkrāns. Un tev ir jāsaprot, sākumā jāsāk ar sevi, un kas ir tie soļi, ko tu spēr. Bet vienkārši tagad izdegšanas profilaksei, atpazīstot personīgos faktorus, ko es varu ieteikt kolēģiem, tā ir psihoterapija. Ja tu jūti, ka tavi personīgie iepriekšējā traumatiski pieredzē vēl kaut kas, man tas ir palīdzējis. Man ir bijis arī smags gadījums praksē, kur klients izdara slepkavību, ar ko es netiku galā, jo tev tā sajūta ir, ka tu esi tā kā piedalījies līdzgaitnieks. Un tev ir tie jautājumi, ko es varēju darīt savādāk, lai tas nebūtu. Ja? Un tad ir tas stop, jā, jo ir jautājumi, uz kuriem nekad nebūs atbildes, un ir arī jautājumi, kur nav jāuzdod. Un tas ir par to atbildību. Un tad, kad es galīgi vairs jūtu, kad man viss jau kaitina, man gribas kādam pateikt, tās.
bija. Tad man ļoti patīk filozofijas grāmatas un dažādas populāras zinātnes. Tagad es lasu grāmatu, piemēram, Viss ir draņķīgi, grāmata par cerību. Ja? Tur tāds Mensons, bet latviski ir iztulkot manā stilā, kāds saka, ļoti solīdi, bet live a life not giving a f***. Jā. Nu, tā kā man vienkārši, kad tev nav pa visu jābūt informētam, jāuztraucās. Nu, un tad es uzdūros uz Kantu, tur bija atsauce uz Kantu. Jā, Dievs, tas ir labi, ka ne uz Nīču. Nīča arī forši. Man patīk. Kurš no viņiem krutāks? Jā, bet jā, Kants saka, ka man ļoti patīk tas teikums, kad sāpes dzīvē ir neizbēgamas, bet ciešanas ir mana atbildība. Tā, kā tava ģimene sadzīvo ar šito? Bet labi, bet par ģimeni nopietni. Zinu, tev ir jauka, mīļa. Vismaz tu rādi jauku. Ir, jā. Es viņas tā kā saudzēju kas nav mamma mazāk. Un tētis. Kā tu tiec, kā viņi ar tevi tiek galā, kā jūs tur sadzīvojat? Tu man tik aktīva pasaules glābēja, sava ceļa gājēja. Man bērni arī nāk līdzi visu kaut kur uz aktivitātēm darbā. Es viņus iesaistu un mācu un stāstīju arī uz skolu, vadu nodarbības skolēniem par to, kas ir sociālais darbs. Un to es redzu, es dēlam prasīju, vai tu gribi, lai es aizēju? Viņš saka, jā, mamma, es gribu. Jo viņam arī gribējās saprast, ko tad es īsti tur daru, kad es aizēju. Viņš jau redzējis ir, bet... jā, vīrs būs varbūt dusīgs. Viņš uzskata, ka man ir dārgs hobijs. Ja? Sociāls darbs, tas ir dārgs hobijs. Bet viņš tā cieņpilni man arī jau gan arī 20. gadu atbalsta. Viņš ļoti... Es teikšu, ka viņš ciena to, ko es daru, respektē. Un šad tad viņš man saka, zini ko, tev te ir, stop, jā. Tā kā klaus? Dažreiz, jā, dažreiz. Dažreiz bez panis. Tu esi brīnumaini, tev vienmēr ir jā un nē. Vispār, ja tā pavisam nopietni, tik tiešām, es domāju, ka ir ļoti... Es domāju, ka tādi vīri, kā tavējais, ir arī pelnījuši pieminekli dzīves laikā. Kas ir tie stereotipi, kurus tu vari nosaukt, ko domā par sociālo darbu, ko sabiedrībā vēl zina tāds riktīga stigma? Tas, ko es sevi esmu izjutusi tāds, kad mēs, es nezinu, mēs esam pabalstu devēji, ja tur kaut kā tur strādājam ar alkoholiķiem, ja tur... Strādājam ar? Diemžēl. Jā, par laimi. Mums... Kāds kaut ko dara ar viņiem? Jā, un kas, bet nē, mums ir jāmaina tā attieksme, jo cik nav tādas ģimenes, ar kurām mēs nestrādājam, bet kuri ir cilvēki, kuri ir atkarīgi un kuriem vajag palīdzību, un kuri slēp to un nesaņem to palīdzību. Tāpēc par to man ir bijuši dusmas, kad uztver mūs, arī kādreiz ir politiķiem tādi kaut kādi, jūs jau tikai tērējat to budžetu, kad nekādas jēgas nav, tā kā lieta tukšā akā. Ja? Tas, Bet tikai neskapēc vietējās pašvaldībās un mērogos pabalstus palielina un palielina. Jā, un tas ir arī tas, kur varbūt es esmu bijis pietiekoši strikta savos izteikumos. Tu māki būt tāda? Ja vajag, jā. Bet vienkārši, kad ir tiešām kad ir vajadzīga materiālā palīdzība, bet jo vairāk mēs ieguldam darbā ar cilvēku, jo mazāk viņam ir vajadzīga tā materiālā palīdzība. Tu domā, kā cilvēks, kurš ir izglītība un ar pieredzi. Politiķis domā savādāk. Es zinu, bet nekas. Tāpēc tu tiksi arī līdz tam, līdz viņam. Tāpēc man ir jāturpina rušināt to. Tu jau nevar uzreiz uzvelt to lielo akmeni tai kalnā. Zini kā, tas visu laiku krīt atpakaļ. Labi, tradicionālais jautājums. Mūžīgais. Jā. Par mūžību, par dzīvi un nāvi. Ko tu novēli sociālajam darbam, pirms viņš izbeigsies? Tā. Šito vajag nocirst saknē.
ka viņš izbeigsies. Jo kamēr pastāvēs cilvēkiem vajadzēs vienam otru. Es tev strikti iebildīšu. Tu pati pieminēji demografisko situāciju Latvijā. Jā, mēs varam izbeigties. Un sociālais darbs izveiksies ar cilvēku, kurš pēdējais būs Latvijā. Kurš pēdējais lidostā izslēgs gaisu, kā agrāk bija. Visdrīzāk tas nebūs sociālais darbinieks. Jā. Bet viss ir realitāte. Tev ir realitāte. Tā tad viens. Nāve ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Tas neko mums nepalīdz, ja mēs koncentrēsimies to, ka tas izbeigsies. Nē. Tā. 1, 2, 3, 4. Tā kā punkts 1, punkts 2. Godmanis bija punkts 1. Man patīk šis stāsts. Punkts 3. Vienkārši es domāju, ka cilvēks tiešām ir sociāla būtne un viņam vajag otru līdzās. Ja viņam pašam ir grūti nest kaut ko sadalot, ir vieglāk. Un 4. es redzēju, ka ir tāds jautājums par sociālo darbu nākotni, un es iemetu ChatGPT, kas tur ir rakstīts. Mums ir jāiet, Ervīna, mums ir jāiet līdz laikam un jāsadraudzējas ar mākslīgo intelektu, jo tas mums palīdzēs mazināt birokrātiju un veiks efektīvāku datu analīzi. Visas tās problēmas, ko tu minēji, ka visur vajag pētījumus un pamatojumu. Otrs ir, ka mēs dzīvosim multikulturālā sabiedrībā. Mums ir jābūt atvērtākiem nekā līdz šim. Un 3, par ko es vispār neiedomājos, ko mākslīgais intelekts aktualizēja, ir klimata pārmaiņas un sociālais darbs klimata pārmaiņu kontekstā. Viņš ir nopirkts. Viņam ir samaksāts par šo. Es tikai izlasīju. Pagaidām vēl nevaru teikt, vai es tam piekrītu vai nē. Bet gan es gribēju, par multikulturālismu, gan par klimatu viņš ir nopirkts. Lūk, un šajā te pabeidzot, mēs ar kolēģiem pirms 2 gadiem no Ukrainas palīdzējām evakuēt 142 cilvēkus no Bahmutas psihoneiroloģiskā pansionāta. Un es nesen vienā pasākumā, viņi ir tagad pa valsts sociālās aprūpes centru filiālēm, un vienā no pasākumiem es satiku vienu no vīriešiem, ko mēs atvedām, un viņš apķērās man ap kaklu, jo viņiem visiem ir smagas diagnozes. Viņš teica, es taču domāju, ka es tev dzīvē vairs nekad neredzēšu, bet es tevi satiku. Paldies tev! Man liekas, ka tā jēga ir darīt šeit tagad, un vienmēr būs nāve, vienmēr būs sliktais scenārijs, bet spēt uzņemties atbildību šeit tagad. Un tad arī nāk tās atbildes. Nezinu par tām klimata pārmaiņām, tad redzēsim. Tā. Tu esi nelabojama optimisti. Paldies. Paldies tev par šo sarunu. Es domāju, ka tas, ko mēs šodien paņēmām arī, ir tas, pirmkārt, savs nelabojamais optimists. Tas skanēja cauri visam. Un es abrīnoju šādus cilvēkus. Tā ir ticība. Es to saucu par ticību. Bet man liekas, ka mēs ieskatījāmies arī tādā sadaļiņā, par kuru ikdienā sociālajie darbinieki nedomā. Un tā ir tā augstākā līmeņa lēmumu pieņemšana, sistēmas veidošana, kur mēs redzam, ka ir tas pacietīgi rokot, kā bija tas teiciens, pacietīgi rokot ar adatvaru izrakt. Ja? Tas man vienalga ir, mani tas tracina, kad vajag 20 gadus, lai pierādītu elementāras lietas. Panākt. Bet paldies tev, ka tu to dari. Paldies par šo sarunu. Un tik tiešām, ka ļāvi ieskatīties arī, tai, ko parasti neredz. Pavērt to aizskariņu, cik tas ir sarežģīti, bet arī tai pašā laikā, cik tas ir svarīgi, lai to darītu. Paldies tev. Paldies par sarunu un sveicienu visiem. Un no tevis es gaidu, ka tu man uzaicināsi savu raidījumu par filozofiskiem jautājumiem. Par ciešanām, par nāvi, par Kantu, par Nīči. Man patīk.